Jums ir ļoti skaists sporta centrs. Jā, es teiktu, ka tas īstenībā viens no mūsu lepnumiem, ja tā var teikt, un tiešām, manuprāt, mūsu bāzes karavīri ir ļoti iepriecināti par šo iespēju, jo tiešām parādīšu iekšā un redzēsiet, cik plašas iespējas ir mūsu karavīriem, arī patiesībā zemesargiem, kas mums ir 3. bataljonā, izmantot šo te infrastruktūru un nemaksāt par to ne centa no savas kabatas. Superīgi! Es pamanīju, kas šie ir pa kausiem? Nu tad tas īstenībā mums kā mehanizētai kājnieku brigādei ir liels lepnums, jo tie ir zīmīgi kausi. Tad mazliet pastāstīšu, tad Nacionālajos bruņotajos spēkos nu jau ikgadēja tradīcija, ir ikgadējā Spartakiāda, kur tad dažādas Nacionālo bruņoto spēku vienības sabrauc konkrētā vietā, kur šīs sacensības organizē un sacenšās savā starpā daudz un dažādos sporta veidos. Futbols, basketbols, volejbols, pat tautas bumba, vieglatlētika, brīvā cīņa, pat šaks mums pagājušajā gadā arī bija. Un tad kopvērtējumā tiek izcīnīts ceļojošais kauss. Nu tad šogad notika kārtējās, un Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde jau 4. gadu pēc kārtas ir izcīnījuši šo ceļojošo kausu un turpinam turēt to savu latiņu diezgan augstu. Manuprāt, tas ir liels sasniegums mums kā mehanizētai kājnieku brigādē, jo mūsu karavīri tiešām ir ļoti noslogoti ar daudz un dažādām mācībām un būšanu poligonā, kad ļoti bieži liekas, ka ko tur viņi sportā nekā, bet tiešām cepur nost mūsu karavīriem, kur ārpus sava dienesta arī uztur ļoti augstā gatavībā savu fizisko sagatavotību. Tas ir rezultāts. Tad šī ir īstenībā viena no manām mīļākajām sporta zālēm. Tā kā pati jau spēlēju basketbolu ļoti ilgi, ja, tad kā es nācu teikt, ka šī ir mana viena no mekām. Tad, kā redzam, basketbola sporta zāle. Šeit arī notiek mums NBS čempionāti. Ir pat bijusi politiķu spēle, ja nemaldos, arī nākuši spēlēt. Un tad šeit ir, kā redzi, treniņa iespējas ir 2 laukumi. Tā, kad notiek lielie čempionāti, tad ir viens lielais laukums un lielie grozi ir. Un paralēli arī tam ir volejbola iespējas. Un īstenībā arī tas, kad tajā galā mēs esam pat badmintonu. Laukums ir uzzīmēts, kad arī var spēlēt badmintonu. Tā kā viens no manām mīļākajām vietām šajā sporta centrā. Tev kā basketbolistam ar droši vien, vai ne? Jā, es esmu reiz ieraugu tāds wow! Vai ne? Tā kā jā, un īstenībā ir Jolibet basketbola līgas spēle šeit pagājušajā gadā notika. Par cīņu iekļūšanu pusfinālā. Crossfit zāle, jā? Jā, tad šobrīd lielu popularitāti arvien vairāk pasaulē iegūst crossfits. Pat šogad notika pirmais militāro, teiksim, vispasaules militāro organizāciju apkopējuma, kur iekļaut visu pasaules valsts nacionālo bruņoto spēku CISMS. Notika pirmais crossfit pasaules čempionāts, kur arī piedalījās mūsu puiši, ja nemaldos, pat izcīnīja 1. vietu. Un tad šī ir viena no vietām, kur tad arī var crossfit trenēties ārpus sporta zālēm, kas ir ārpus bāzes. Tā kā, jā. Wow, vēl viena zāle? Jā, tad šī ir arī tāda kombinēta. Kā redzi, šobrīd ir salikts, kad ir viss iespējas florbolu spēlēt, bet tai pašā laikā šeit ir gan minifutbols, jeb iekštelpu futbols, ir arī handbolam jau paredzēts, ka var spēlēt, un redzi, ir iespējas celiņš skriet un riņķot apkārt, jā, ārā ir ļoti slikts laiks. Forši. Tā kā, jā, arī tīkli un vispārējais. Kur arī ārā tur ir lielais futbola laukums, ja? Jā, to mēs noteikti aiziesim apskatīties, jo tas ir atbilstoši visiem standarta noteikumiem. Futbola laukums, to gan es parādīšu ārpusē, tad arī labāk varēs redzēt. Tad šeit mums ir cīņu zāle, kur jāsaka to, ka īstenībā šogad profesionālā dienesta uzsāk 4 Latvijā vismaz junioru grupā vienu no vadošajiem brīvās cīņas cikstoņiem. Tad viņi arī ir Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku dienestas karavīri tagad. Tā kā, jā, vasarā viņi uzsāka šeit profesionālu dienestu. Tā kā tas ir viens no sporta veidiem, ko arī var attīstīt. Un, ja tu jau esi kādreiz nodarbējies ar to, tad var turpināt, pilnveidot
Uzturēt sev formā. Tad arī kādreiz uz karatē gāja. Nu, perfekti, kā reiz priekš tevis, ko. Un Emīl, ir vēl viena zāle. Manuprāt, viena no tādām interesantākajām, ko es, ja godīgi, arī pat esmu izmēģinājusi. Nu, bišķiņa adrenalīnu paķer. Tas forši? Man liekas, ka jā. Nu, tad aiziet. Vai ejam lejā. Alpīnismu siena, kur mazliet var noķert arī adrenalīnu. Nu, no sākuma liekas, ka nekas, bet tā, kad ties līdz vidiņam, jā, tā varētu būt. Tad nezinu, vai atlaisties vai turpināties. Jā, un īstenībā arī tā, kad šeit notiek apmācības, ir arī treneris, kurš vada šīs te nodarbības. Uzraudzībā tiek mācīts gan kā drošināt vienam otru, respektīvi mācīt uzticēties otram cilvēkam apakšā, ka tu nenokritīs. Pati arī esmu 2 reizes jau uzkāpus līdz augšai, bet ir izaicinājums. Un, kā redzi, ir dažādas šīs sarežģītības pakāpes. Ir tad nulles leņķi, kad tu kāp, un tad attiecīgi treneris pēc tavas sagatavotības tad arī var pateikt. Izmanto tikai, redzi, dažādas krāsas arī, varam pietuvāk. Kā redzi, ir dažādas krāsas arī kāpšas saucamie. Un, lai sarežģītu tavu dzīvi, treneris, piemēram, pateiks, tagad uzkāp līdz augšai, izmantojot tikai oranžos. Nu, tad tu paskaties, kur tev jākāp. Oranžos. Stadions, jā? Tad, kā redzi, liels, ar daudz un dažādām iespējām. Tad ir gan futbols, vieglatlētikas cēliņš, tālekšana. Un arī tajā galā ir tālekšana, kā redzi, arī ir ārā. Mums ir gan streetbola laukumi, ja basketbola laukumi, ir volejbola laukumi, un patiesībā mums ir arī pat tenis korti. Ja tu panāksi šeit mazliet, tad ir arī tenis korti. Oho! Liels paldies jums, Ieva! Es nemaz nezināju, ka šeit karavīriem ir tik daudz lietas, ko darīt, tik interesanti. Un man patīk tas, ka tas viss ir praktiski bez maksas. Nu, jā, tā ir tā viena no priekšrocībām, droši vien arī dienot šeit Sauszemes spēku mehānizētajā kājnieku brigādē. Es pieļauju, lielākā daļa, kas skatīsies, tagad būs ļoti labs priekšstats. Es tā ceru, un laipni lūgti, un mēs jūs ļoti labprāt šeit gaidām, parādīt visas iespējas un arī izmantot to, ko mēs piedāvājam.